Sāksim ar to. Kas tad vispār ir motivācija? Motivācija pēc definīcijas ir iekšējās intereses, vēlmes un nostājas, kas izraisa cilvēka darbību, virza viņa rīcību. Motivācija galvenokārt ir saistīta ar enerģiju, spēju un vēlmi ieguldīt darbā 120% no sevis, arī augstu darba kvalitāti, jo kvalitātes aspekts svarīgāks par kvantitāti. Iedvesma un iesaisti galvenokārt saistīta ar cilvēka iekšējiem mērķiem un virzītāju aspektiem. Ārējā vide to var pastiprināt un veicināt produktivitātes uzlabošanu uzņēmumā. Aktīva darba vide ir ļoti nozīmīga motivācijas uzturēšanai, taču pārlieku liels darbs un uzdevumu daudzums var novest pie izdegšanas. Pirmkārt, svarīgākā sindroma raksturojošā īpašība ir emocionāls izsīkums. Šī pazīme rodas sindroma agrās stādijās. Cilvēks jau no agra rīta var justies noguris, tikai iedomājoties par darbu. Darba pienākumu veikšanai no viņa prasa aizvien lielāku piepūli un spēku. Vēlāk klāt pievienojas fiziska izsīkuma pazīmes, miega traucējumi un galvas sāpes. Ja katru dienu, atrodoties darbā, ir sajūta, ka nekam nav spēka un vēlmes iesaistīties darbā, vai arī jau no darba devēja vai vadītājs saņemt nepārtraukts pārmetumus, tas pilnībā sagrauj darba efektivitāti un darbinieka pozitīvo enerģiju darba vietā. Tāpēc arī nemainoties apstākļiem, veidojas negatīvas aizsarga reakcijas, cinisms, negatīvisms un attālināšanās. Rodas tendence būt negatīvam, sarkastiskam pret darba vidi, pienākumiem un kolēģiem. Tāda pati attieksme rodas arī pret klientiem, pret kuriem vairs nav cilvēciska kontakta. Domas fiksēs uz to, ka paveikt savus pienākumus ar pēc iespējas mazāku piepūli un iesaisti. Ir sajūta, ka es nevaru izdarīt savu darbu kvalitatīvi, esmu noguris un nenovērtēts. Kāda jēga censties? Lai cik grūti nebūtu, jāspēj pēc darba vai brīvdienās izvēdināt galvu no drūmajām domām, darot lietas, kas iedvesmo, jo tādā veidā var uzlādēt iekšējo enerģiju jaunam darba cēlienam. Tieši tāpēc brīvdienās ir svarīgi pilnībā veltīt laiku savas mentālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai, jo laba atpūta ļauj ar jaunu spēku strādāt smadzenēm darba laikā. Kādai vajadzētu būt darba videi darbinieku labsajūtai? Labvēlīgai un ērtai. Tāda vide veicina darbinieku aizrautību, kā arī noskaņo pozitīvi un uzlabo produktivitāti. Sakārtotai un labiekārtotai. Lai darbinieks, veicot ikdienas aktivitātes, varētu savu uzmanību fokusēt uz nepieciešamo darba veikšanu. Veicinošai. Tāda vide nodrošina komfortu, drošību. Darbinieki labprāt uzturās darba telpās un strādā. Veicinoša darba vide iekļauj arī kādu atpūtas stūrīti vai telpu. Piemēram, svarīgi pievērst uzmanību telpu tīrībai, kārtībai, krāsām, gaismai un arī temperatūrai darba telpās. Pētījums atklāja, ka 53% aptaujāto darbinieku ir mazāk produktīvi, ja viņu darba vietā ir pārāk augsti. Svarīgi produktīvam darbam ir arī nošķirt savu privāto dzīvi no darba dzīves. Mūsdienās, kad liela daļa no ikdienas dzīves ir sociālo tīklu izmantošana, aktīva iesaiste un pastiprināta telefona izmantošana, kas arī ir nepieciešama darbā, bieži novērš uzmanību un rada vēlmi nedarīt uzdotos darbus vai pienākumus. 2020. gadā vidējais laiks, ko cilvēks sociālos tīklos pavada dienā, ir 2 stundas un 24 minūtes. Ja kāds piefiksētu to jau 16 gadu vecumā un dzīvot līdz 70 gadiem, viņš tam būtu veltījis 5,7 gadus no savas dzīves. Viena no metodēm ir darba laikā neizmantot internetu telefonā, lai nebūtu vēlme skatīties sociālos tīklus un kliedēt domas. Tādā veidā tikai lietojot telefonu saziņai darba vajadzībām, izmantojot datorā pieejamos resursus. Motivēšanas modeļi. Cilvēku resursu modelis. Darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā var likt darbiniekam justies svarīgam, tādā veidā paaugstina vēlmi darboties. Savstarpēju attiecību modelis. Uzstāj darbinieku vajadzību un neaizstājamību uzņēmumā. Darbinieku viedokļu uzklausīšana, uzskats, ka darba kolektīva atbalsts veicina darbinieka pārliecību un lepnumu par darbu, kas motivē darbinieku uzturēt darbību efektivitāti un kvalitāti darbā. Lielu lomu darbinieku motivācijā rada tieši šī saikne starp darba devēju un darbinieku. Motivētu darbinieku pazīmes.
Laimīgi savā darbā, biežāk sadarbojas ar kolēģiem, nevis konkurē savā starpā, uzņemās atbildību par savu darbu, vertikālē darbu un ir augsts sniegums darbā. Nemotivētu darbinieku pazīmes. Darbinieki šķiet nelaimīgi, uztraucās par nesvarīgām lietām, pārmet citiem par kļūdām, augsts darba kavējuma līmenis, zaudē laiku, darba kvalitātes un kvantitātes samazināšanās un darbs netiek veikts laikā.